ja uztver šodienas situāciju tā, ka jums uzbruk šakāli, ja, tad jādomā ne par to, ja, kurš ir skaistāk, bet jādomā par to, kurš ar to šakāli tiks galā. Kurš ASV prezidenta kandidāts būtu labāks Latvijai un kurš, tavuprāt, uzvarēs? Kas būs Savienoto Valstu prezidents? Jautājums provokatīvs. Jā, es uzskatu, tāpēc, ka lielāka pasaules daļa uzskata, ka demokrāti ir labāki par republikāņiem, vai, kas saka, Kamala Harris ir labāka par Donaldu Trumpu. Es tam kategoriski nepiekrītu. Ja? Un es domāju, sākums ir no tā, kurš uztver šodienas situāciju pasaulē. Ja? Mani tas situācija uztrauc nopietni, runājot ne tikai par Ukrainas kāru vai to, kas notiek tojos austrumos, ja? Par to, kas notiek Savienotajās valstīs. Man ir tāda sajūta, ka šodien tā fronte, ja, kurš cīnās ar kuru, tomēr ir starp parazītiem un donoriem. Ja? Tā daļa, kura dzīvo uz citu rēķinu, ja? Pie šodienas tehnoloģiskas attīstības pasaulē, viņa ir palikusi daudz lielāka nekā tā daļa, kura tomēr kaut ko pelna un kaut ko rāda. Ja? Un viņa paliek maz, ka viņa ir lielāka, viņa ir vēl agresīvāka. Ja? Viņa paliek vairāk un vairāk agresīvi. Ja? Līdz ar to es domāju, ja nemainīsies kaut kas tādā pasaules uztverē, tad mūs gaida ļoti lielas problēmas. Ja? Kas attiecās uz attieksmi, ja? Nu, kā to paskaidrot? Ja? Jā, teiksim tā. Ja? Nu, salīdzināsim ar suņiem. Jā, vēlēšanas Savienotās valsts. Es nezinu tomēr cilvēkus, kuriem patīk, pieņemsim buldogs. Ja? Buldogi kā suņi, bet tā nav lielāka daļa. Es domāju, kaut kādi pudeli patīk daudz vairāk, un tādi ir daudz vairāk. Bet, ja tās ir suņu skaistuma konkurss, ja? Bet, ja uztver šodienas situāciju tā, ka jums uzbruk šakāli, ja? Tad jādomā ne par to, ja, kurš ir skaistāk, bet jādomā par to, kurš ar to šakali tiks galā. Es to saucu tādu situāciju. Es nekāds īpašs fans personīgi Trumpam arī neesmu. Ja? Bet tas ir smieklīgi, pilnīgi, kādas muļķības dara demokrāti. Ja? Tur var saukt piemērus un piemērus un piemērus. Ja? Sākot no stulbām sankcijām, ja? Kurš pieņemti pret Krieviju, ja? Kuru rezultāta Krievija bagātāk tikai paliek, ja? Un nesankcijām pret Ukrainu, kuriem nedrīkst šaut ar tiem ieročiem, kurus viņiem rezultātā arī neiedot. Ja? Kaut kādi murgaini miljārdi 61, no kuriem ir vainīgi republikāni, tāpēc, ka viņi neapstiprināja, un kuru gala rezultātā līdz finanšu gada beigām, oktobris tagad beidzās, viņi piešķirti arī nav, kaut no tā piešķirtās daļas viņam pienākās ne 60, bet 8, no 8 ir iedot pusotras vai 2, un tagad ir prasīts, kas sāk pagarināt to, un tas ir tikai šodien, kas notiek. Ja? Es jau nerunāju par situāciju, kā uzmeta Ukrainu 92. Gadā uzbrukuma laikā. Ja? Absolūti visu, ko, kā sakās uzbrukums, tad pēkšņi absolūti lidmašīnas, tas, pēkšņi neiznāca, ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka, Trumps tā ir tomēr, tāda normāla pasaules, kas saka, izē no tās esošas situācijas, kuras ir.
Smieties par to nevajag, un to, ko viņš saka pēdējo laiku, kā pasauli draud trešais pasaules karš, ja demokrāti paliks pie varas, jā, nu, ar tiem pudeļiem, kas saka, priekšā ar visu armiju, kur ir 12-20 reizes stiprāka nekā tas par Krievijas armiju un tā tālāk. Jā, es domāju, tas tiešām ir tā. Es neatceros, kurš teica, Makedonska vai kaut kāda jēga no lāvu armijas, ja viņus vada ēzelis. Jā, nu, mēs esam. Mums ir armija NATO ir 20 reizes stiprāka, bet, diemžēl, vada to armiju ēzeli. Es no tā nekautrēšos, jā. Kas attiecās uz vēlēšanām, ja? Man sajūta ir tāda, ka es domāju, ka godīgās vēlēšanās Trumpam vajadzētu vinēt. Ja? Nu, Amerika ir tomēr, kas saka, nopietna valsts, un cilvēki tur domā, kas saka, un saprot, kā pasauli iekortota un tā tālāk. Par ko es šaubos par to, ka viņam ļaus vinēt. Ja? Tāpēc, kā sociālisti, komunisti, nu, tajā situācija, kad runa iet par varu, ja, uzvedās tāpat kā Vladimirs Iļičs Ļeņins. Ja? Jebkurā cenā, pa jebkuru cenu tikai tiks pie varas. Soliet, ko gribiet, dariet, ko gribiet, un cīnāties, ar ko tikai var. Ja? Kā tikai palikt pie varas. Ja? Nu, līdz ar to nav tik, paskatīsimies, jā, interesanti, kā mana prognoze piepildīsies, vai ne?